par ēdiena regularitāti. Es sapratu, ka jo regulārāk, jo labāk. Neizlaist kaut kādas ēdienu reizes, tas ir labāk. Jā. Un par laiku, cikos tas labākais laiks ēst brokastis, un cikos labākais laiks ēst pusdienas, un cikos labākais laiks ēst vakariņas. Jā, es minēju par tām stundām, ja ik pēc 3-4 stundām, un tad, lai mums sanāk tās 3 pamatēdienu reizes, un kādam varbūt ar to arī pietiek, un vairāk arī nevajag, jā, bet kādam tomēr varbūt vajag starpēdienu reizi kādu, bet, tad, lai nebūtu vairāk par 2 šīm starpēdienu reizēm. Runājot par vakaru, jā, pēdējo ēdienu reizi, parasti ir tas ieteikums vismaz 2 stundas, jā, bet varbūt labāk 3, jā, vai 4 pirms gulētiešanas, lai tas arī kaut kā negatīvi neietekmētu, piemēram, cilvēka miega kvalitāti. Ja? Un arī cilvēkiem, kam ir gremošanas sistēmas traucējumi, viņam arī noteikti nav ieteicams ēst neilgi pirms miega. Un tāpēc te ir jāskatās, cikos cilvēks iet gulēt. Ja viņš iet gulēt, piemēram, 10, tad pēdējā dienreize kādos 7, ja, vēlākais. Protams, ir atkarīgs no tā, ja pie kāda tipa cilvēks pieder, ja, un pūce, ja, vai cīrulis, bet es parasti iesaku centieties neēst vēlāk par 8. Tas ir mans tāds ieteikums. Ja.